Thank all of you for coming here Paldies jums visiem, ka atnācāt šovakar, from all of your nations. ka ieradāties no daudzām tautām. We love you. Mēs jūs mīlam. And the reason why we go to nation after nation Un iemesls, kāpēc mēs dodamies no tautas uz tautu, is because the love of God dēļ Dieva mīlestības, is shed abroad upon the nations, kura tiek izlieta pār nācijām. including now, this is the opportunity for Latvia. Arī tagad šī ir iespēja Latvijai. And I say this is the opportunity for Latvia Un es saku, ka šī ir iespēja Latvijai, because God gives to each nation jo Dievs katrai nācijai dod the opportunity iespēju, to have their heart toward Israel. lai viņiem būtu sirds vērsta pret Izraēlu. And if the nation has their heart set against Israel, Un ja tā ir vērsta pret Izraēlu, God gives the nation an opportunity to turn, to repent, and to Ja. align with His word. ja tā ir nepareizā veidā, nepareiza attieksme pret Izraēlu, tad Dievs dod iespēju to nogriezt, nožēlot un atgriezties. Because you see, the Bible is very clear. Jo Bībelē skaidri pateikts, If you look at the minor prophets ja jūs skatāties mazajos praviešos, at the end of the Old Testament, vecās derības beigās, so many of those prophets are speaking to this time in history. tik daudz pravieši runā par šo laiku vēsturē. They're speaking prophetically about the end of the age. Viņi pravietiski runā par laiku beigām. And God speaks to individuals, Un Dievs runā individuāli uz cilvēkiem, but also nations. bet arī uz tautām. And in the prophet Joel, Un Joēla grāmatā, in chapter 3, 3. nodaļā, verses 1 through 3, 1., 2. un 3. pants. everyone should hear this. Visiem to jādzird. If you're not aware, Ja tu to nezini, God said He will call all nations, Dievs teica, ka viņš aicinās visas tautas, to the valley of decision, uz lēmuma ieleju, and there He will judge every nation. kur viņš tiesās katru tautu. But it's only based on one criteria, Bet tas ir pamatots tikai uz vienu kritēriju. only one standard. Tikai viens standarts. His godly standard, Viņa dievišķo standartu, His biblical standard. viņu biblisko standartu. There is no other place in the Bible other than the book of Joel Nav cits raksturvietas Bībelē, kā tikai Joēla grāmatā, where God says anything else to the nations but this. kur Dievs saka tikai šo tautām, neko citu. His criteria for judging a nation is how did your nation treat Israel? Ka viņa kritērijs pret nāciju ir, kāda bija jūsu attieksme pret Izraēlu The word is Zion. un pret Ciānu. And Zion is interchangeable with Israel. Un Ciāna, tas nozīmē to pašu, ko Izraēla. He goes a little deeper Un viņš iet dziļāk, and he says, un viņš saka, did your nation divide the land of Israel? vai tava tauta dala Izraēlu? In modern language, Mūsdienu valodā that question would be, šis jautājums tiktu uzdots. did your nation pressure Israel to divide her land? Vai tava nācija izdara spiedienu uz Izraēlu, lai viņi sadala zemi? And give away the land that God gave Israel Un lai atdod zemi, ko Dievs Izraēlai devis to another nation? citai nācijai. For decades, 10 gadiem ilgi. the nations have been pressured to take sides. Nācijas ir izdaršos spiedienu, lai sadalītu. Why the churches and pastors haven't preached on this, I don't know. Es nezinu, kāpēc mācītāji un sludinātāji par to nerunā, Because this has been for decades. jo 10 gadiem ilgi jau tas notiek. The nations are told you must give away God's land to another people. Ka daudzas nācijas saka, ka jums Izraēla, jums ir jādod sava zeme citām tautām. But that strikes at the very heart Bet tas satriec pašu būtību of the covenant of God.
šīs derības, Dieva derības būtība. The covenant that God made with Israel. Derība, kuru izveidoja Dievs ar Izraēlu. The Jewish people didn't choose to be the covenant people. Ebreji neizvēlējās, lai viņi būtu šajā derībā. God chose them. Dievs to izvēlējās. The Jewish people didn't choose the land of Israel. Ebreji neizvēlējās šo zemi. God chose that land. Dievs to izvēlējās. He said, "This is my land. Viņš teica, tā ir mana zeme. This is my land, and you are my people, Šī ir mana zeme, un jūs esat mani ļaudis. and you are my people forever, Jūs esat mani ļaudis mūžīgi, and this is my land forever." un šī ir mana zeme mūžīgi. For the reason that Ar- all families on earth will be blessed. Lai visas ģimenes un tautas uz zemes tik svētītas. Think of that. Padomājiet par to. The covenant, Šī derība, what God chose to use as his instruments ko Dievs izvēlējās lietot kā savu instrumentu, to bring a Messiah into the world, lai ievestu pasaulē Mesiju, a Jewish Messiah, ebreju Mesiju, to redeem all peoples lai izpirktu visus cilvēkus from Adam and Eve no Ādama un Ievas to the babies who are yet unborn. līdz pat bērniem, kur vēl nav dzimuši. God's purpose Dieva nodoms was to bring victory over sin bija, lai atnestu uzvaru pār grēku and to make a way for every person in all of history to be redeemed lai pašķirtu šo ceļu, lai katrs cilvēks varētu saņemt šo izpirkšanu, and return to him. lai viņš varētu atgriezties pie Dieva. That's the greatest story ever told. Tas ir lielākais, brīnišķīgākais stāsts, kas jebkad ir stāstīts. The covenant story. Šis stāsts par derību. And Israel is at the heart of that story. Un Izraēla ir šī stāsta sirds. And the Jewish people are at the heart of that story. Un ebreji ir arī sirds šajā stāstā. So when the prophet Joel says that all nations will be judged based on how they treat Zion, Un tāpēc Joels saka, ka visas tautas tiks tiesāts izējot no tā, kā viņas attiecās pret Izraēlu. whether the nations sought to divide the land Vai tautas grib dalīt Izraēlas zemi or scatter the people off of the land un lai cilvēkus patriekt no šīs zemes, or cheapen the Jewish way of life, vai noniecināt ebreju dzīvesveidu, do they understand vai viņi saprot, they are inviting judgment ka viņi ieaicinās sodu, that God will bring ko Dievs nesīs upon that nation? pār šo tautu. There is a judgment at the end of days, Beigu which lai- Joel 3 speaks to, Joel 3 tur teikts par šo tiesu laiku beigās. but we see throughout history there's vai- also a judgment in real time. Bet mēs redzam vēsturē, kad notiek tiesa arī tekošajā laikā. Almost immediately, Gandrīz uzreiz, when nations turn against Israel and the Jewish people. kad nācijas nostājās pret ebrejiem un Izraēlu. And so the great opportunity that we have Tāpēc šī lieliskā iespēja, kas mums ir, is to pray for the peace of Jerusalem, lūgt par mieru Jeruzalemē, but also to have blessing coming up out of Latvia, lai šī svētība paceļās no Latvijas. because God wants to bless Latvia. Jo Dievs grib svētīt Latviju. He wants to bless the people Viņš of grib Latvia. svētīt Latvijas ļaudis. We love you. Mēs jūs mīlam. And we see that the people of Latvia are loving. Un mēs redzam, ka cilvēki Latvijā ir Good people. mīloši. Tie ir labi cilvēki. And our goal is to see the greatest of blessings Un mūsu mērķis ir, lai ieraudzītu lielākās and svētības God's destiny Dieva aicinājumā un liktenī, fulfilled here in kas Latvia. piepildās šeit Latvijā. Do you know that God has a destiny, just like He has a destiny for you as individuals? He has a destiny for Jūs Latvia. zināt, ka Dievam ir liktenis priekš tāpat kā priekš katra individuāla cilvēka. Tā That's why ir nācijai. we're here tonight. Tāpēc mēs šeit šokar esam. Because we take God at His word. Jo mēs turamies pie Dieva vārda. Just before great destruction Pirms, came upon the people of Israel for their disobedience against God,
kad nāca posts, tieši pirms nāca posts pār Izraelu, tāpēc, ka viņi nepaklausīja Dievam. God spoke to the prophet Jeremiah, Dievs runāja uz pravietu Jeremiju, and he said this word. un viņš teica šos vārdus. From Jeremiah 30, No Jeremijas 30, verse 3. 3. pants. For the time is coming when I will restore the fortunes of my people of Israel and Judah. I will bring them home to this land that I gave to their ancestors, and I will possess it again. I, the Lord, have spoken. Jo redzi nāk dienas, saka kungs, kad es pārvedīšu savu tautu Izraelu no gūsta, saka kungs, es atvedīšu viņus uz zemi, ko es devu viņu tēviem, un viņi to iemantos. There's a variation of this verse spread throughout the Bible. Ir dažādas variācijas šim pantam, kas ir Bībelē vairākās vietās. Over and over, God assures that he will bring the Jewish people back to the land. Un atkal Dievs atkārto, ka viņš atvedīs ebrejus uz Izraēlu zemi The atpakaļ. covenant people to the covenant land. Ka tā ir derības zeme priekš derības tautas. It was 2,000 years, Pirms 2000 gadiem. but he kept his word. He kept his word. Viņš ir turējis savu vārdu. This is perhaps the greatest proof that the Bible is real Tas ir lielākais pierādījums tam, ka Bībele ir patiesa. and that God is who he says he Un is. ka Dievs ir tas, ko viņš saka par sevi. This has never happened before in history, Nekad vēsturē tas iepriekš nav noticis. other than to the Jewish people Kā tikai ar ebrejiem and to the land of Israel. un Izraēlas zemē. No other nation Nevienā citā nācijā, has ever been banished from its land kura neviena tauta netika patriekta no savas zemes, and returned un kad viņi atgriezās. with the same people, Kad tie paši cilvēki atgriežas. the same DNA, Tas pats DNS, the same language, tā pati valoda, the same God, tas pats Dievs, the same money, tā pati nauda, the same worship, tā pati pielūgsme. all returned. Viss atgriezās. Only a holy God could do this. Tikai vienīgi svētais Dievs to var izdarīt. And so for that reason, Un šī iemesla dēļ we can take his word to be true. mēs varam viņa vārdu pieņemt kā patiesību. What the deputy speaker said this evening Tas, ko šajā vakarā deputāti teica, couldn't be more clear. tas nevar skaidrāk vairāk pateikt. Giannis said correctly Kā Jānis pareizi pateica, what Genesis 12:3 says. kas ir teikts 1. Mūzes 3. nodaļā. Those who bless Abraham, Isaac, Jacob, and their descendants Kas sveitīja Abrahamu, Īzaku un viņa pēcnācējus, Jēkabu. will be blessed. Tie tiks sveitīti. Those who curse them Tie, kas viņus nolāda, will be cursed. tiks nolādēti. Later on in chapter 30 of Jeremiah, Un tālāk, Jeremijas 30. nodaļā he writes, God devours those nations. ir rakstīts, ka Dievs aprī šīs tautas, And he has. un viņš to izdara. That's history. Tā ir vēsture, And he will. un viņš to izdara. That's the Un future. izdarīs. Tā ir nākotne. But the fact is, he has an opportunity tonight for blessing for Latvia Bet fakts ir, ka šodien viņš dod šo iespēju Latvijai saņemt svētību, and for your nation also. un arī jūs tautai. So let's unite tonight, Tāpēc šokar vienosimies, and let's now, by faith, un tagad ticībā because without faith it's impossible to please to God. darīsim, jo bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam. And let's agree with his word Un piekritīsim viņa vārdam, that we, for over Latvia, will be united, that this nation will stay aligned with the word of God. ka šī Latvijas tauta turēsies pie Dieva vārdu. Join me in prayer. Pievienojieties man lūgšanām. O God of Israel, Izraēla Dievs, thank you that tonight we are in Latvia. paldies, ka šokar mēs esam Latvijā. We are in the capital Riga. Mēs esam galvaspilsētā Rīgā.
We are here to worship you. Esam šeit, lai tevi pielūgtu. You live in the praises of your people. Tu mājo savu cilvēku And we slavā. praise you, Un mēs tevi slavējam. Almighty King. Visvarenais ķēniņ. Oh Lord, we come to you by faith, Kungs, mēs nākam pie tevis ticībā. crying out to you for Latvia Saucam uz tevi par Latviju. and for our Un nations par that we represent. mūsu nācijām, kuras mēs pastāvam. And Lord, we ask Un, kungs, mēs lūdzam, that Latvia lai Latvija and its political leaders, un tās politiskie līderi, its spiritual leaders, garīgie līderi, its fathers, tēvi, its mothers, mātes, its children bērni, would become aligned with your word lai viņi dzīvo saskaņā ar tavu vārdu, and devoted to you. lai viņi nododās tev. And so, Lord, we pray for Tāpēc, Latvia kungs, mēs lūdzam par Latviju, to bless Israel lai svētī Izraēlu in all of its ways visos veidos and to curse not. un nenolāda. Lord, I thank you that Latvia's future is written Kungs, es pateicos, ka Latvijas nākotne ir ierakstīta in your book of life. tavā dzīvības grāmatā. Lord, we say, may it be for Latvia. Kungs, mēs sakam, lai tas notiek priekš We Latvijas. bless Israel from Latvia. Lai mēs sveicam Izraēlu no Latvijas. From the capital Riga, we bless No Jerusalem. galvaspilsētas Rīgas mēs sveitījam Jeruzālemi. Israel's eternal, undivided capital. Izraels mūžīgo Eternal, galvaspilsētu. undivided capital. Nedalīto galvaspilsētu. From Riga No Rīgas to Jerusalem. līdz Jeruzālēmai. We bless you, Mēs Jerusalem. sveitījam tevi We Jeruzālēmai. bless you, Mēs Jerusalem. sveitījam tevi Jeruzālēmē. We bless Mēs you, sveitījam tevi Jerusalem. Jeruzālēmē. We bless Mēs you, sveitījam tevi Jerusalem. Jeruzālēmē. We bless you, Mēs sveitījam tevi. Jerusalem. We bless you, Mēs Jerusalem. sveitījam tevi Jeruzālēmē. We bless you, Mēs sveitījam tevi Jerusalem. Jeruzālēmē. We bless you. Mēs sveitījam tevi Jeruzālēmē. Thank you, Hashem. Paldies, Hašem. Thank you, Holy God. Paldies, Svētais We Dievs. thank you that you hear us when we cry. Paldies, ka tu mūs dzirdi, kad mēs saucam. And Lord, though we are few in number, Kungs, un kaut mūsu nav daudz, it makes no difference to you. tev vienalga. You hear us. Tu mūs vienalga dzirdi. And for Latvia, we pray blessing, Un mēs lūdzam svētības priekš Latvijas. protection, Apsardzību, prosperity, labklājību, safety from enemies. drošību no ienaidniekiem. We pray blessings over the fields, Mēs lūdzam svētības blessings over the harvest, par ražu, blessings over technology, par tehnoloģijām, blessings over families. par ģimenēm. We ask you for more children, Mēs lūdzam tev vairāk bērnu, greater numbers of children. vairāk bērnu, Would you grow the knowledge of your word in lai Latvia? pieaug tavu vārdu zināšana, Would you grow your church in lai Latvia? pieaug draudzes Latvijā, Would you lift up the pastors of pacel Latvia mācītājs Latvijā and lift up the un congregations? pacel draudzes, Allow the people of Latvia to praise you lai Latvijas ļaudis tevi slavē more completely pilnīgāk, in alignment with your word. saskaņā ar tavu vārdu. Oh, we thank you. Mēs tev pateicamies. Oh, we praise you. Mēs tev slavējam. There is no one like you. Nav neviena kā tu. You are the way maker. Tu pašķir ceļu. You are the one to whom our heart longs. Tu And esi we tas, adore you. pēc kā ilgojās mūsu sirds, un mēs tevi aprīnojam. In the name of the God of Israel, Izraēla Dieva vārdā. amen. 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 Amen.